pierakstot vārdus man, kurus es nekad neesmu teicis. Balsojums pārsteigumus neradīja. Par Kristovska demisiju nobalsoja visi klātesošie Saskaņas centra un Par labu Latviju deputāti, taču viņi palika mazākumā. Ja opozīcija tomēr būtu guvusi pārsvaru, Kristovskis, tāpat kā savulaik finanšu ministrs Vasilijs Meļņiks, amatā būtu pavadījis vien dažas dienas. Kristīna Žilde, Ingmārs Stankēvičs, TV3 ziņas. Pilsoniskā savienība izslēgusi no savām rindām ārstu Aivaru Sluci. Viņš pirmsvēlēšanu laikā partijai ziedoja pamatīgu naudas summu, bet viņa nesen publiskotie uzskati likuši partijai no dāsnā pienesuma atteikties. Ārsts un mecenāts Aivars Slucis dzimis 1938. gadā Rīgā. Ienākot padomju karaspēkam 44. gadā, viņš ar ģimeni bija spiests emigrēt uz Vāciju. ASV viņš dienējis jūras kājniekos, pēc tam studējis medicīnu, iegūst doktora grādu un kā rentgenologs strādājis gan ASV, gan Zviedrijā. Ārsts Slucis nekad nav slēpis savu nacionālo nostāju. 98. gadā viņš nopirka reklāmas laukumu laikrakstā Herald Tribune, aicinot latviešu patriotus kāpt uz barikādēm, izšķiroties, vai būs latviska Latvija vai slāvu Latvija. Slucis ziedojas pamatīgu naudas summu Pilsoniskajai savienībai, kuras rindās bija vēl līdz vakardienai, kad ar partijas biedru lēmumu tika izslēgts. Trimdas latvietis kritis nežēlstībā pēc pagājušā nedēļā publiskotās saraksts ar ģirtu Valdu Kristovski. Uz TV3 jautājumiem e-pasta formā viņš neatbilda. Sluča izteikumu par to, ka viņš nevarētu ārstēt Krievs līdzvērtīgi kā latviešus, ir nepieņēmami, taču visticamāk esot pārprasti. Tā skaidro Pilsoniskās savienības pārstāvs Mārtiņš Šits. Arī es kā ārsts būdams, man ir grūtāk sniegt palīdzību Krievu cilvēkam, nevis latvietim, jo man komunikācija šo cilvēku ir apgrūtināta. Tāpat kā pediatram sniegt, nezinot, vai šīs cilvēka vai bērna valoda ir grūti. Un jebkurā gadījumā mēs sapratām to, ka pamatlieta ir šis princips, nedrīkst būt vispār diskutēts, ka palīdzības sniegšana varētu būt pakļauta tautībai kaut kam citam. Sarakstē ar Pilsonisko savienību Slucis aicinājis ieviest valstī ārkārtas stāvokli un veikt Krievu repatriāciju. Pilsoniskā savienība nelabprāt atzīst, ka neuzklausot Sluča viedokli, viņu aizmuguriski izslēgusi. Jūs prāt, Slucis vispār zina par šo lēmumu? Es domāju, ka noteikti viņš zina, jā, jo tas jau ir partijas un tas ir citā valstī. Viņš atrodas, viņš Amerikas Savienotajās valstīs atrodas. Ja viņš nav atbildējis no telefona zvaniem, ne uz e-pastiem, varbūt viņam tas varbūt pamatīgs pārsteigums, varbūt pēc mēneša tikai uzzinās. Diemžēl tas ir nepatīkamākā sadaļa. Jā, Slucis tika izslēgts vakar, bet viņa lieta tika skatīta arī pirms gada. Pilsoniskās savienības valdes sēdē toreiz šim jautājumam bija dažādi viedokļi, un viņš toreiz netika izslēgts. Šoreiz neskapēc trimdas latviešu izteikumu šķītuši nepieņēmami. Jāpiemina, ka skandalozo e-pasta sarakstu publiskoja žurnālists Lato Lapsa, uz ko asi reaģējis ģirts Valds Kristovskis. Tagad Lapsa pieprasa 23 000 latu no ģirta Valda Kristovska, kurš esot aizskārs Lapsas godu. Jānis Zvērsjūrs, Bindars, TV3 ziņas. Latvijas iekšzemes koprodukts gada laikā